14. daļa – Sargājiet durvis uz dvēseli. 66. nodaļa – Durvis, kas mums jāsargā. Kāpēc Dievs mums ir devis acis, ausis un runas dāvanas? Dievs ir devis cilvēkiem acis, lai viņi redzētu brīnišķīgās lietas, kas radušās no viņa likuma. Viņš ir devis dzirdīgas ausis, lai cilvēki dzirdētu viņa vēsti, ko runā dzīves sludinātājs. Viņš ir devis runas dāvanu, lai tie atklātu Kristu kā grēkus piedodošu glābēju. Cilvēks ar sirdi tic taisnībai un ar muti apliecina glābšanu. Kā Sātans gūst pieeju dvēselei? Visiem ir jāsargā savas maņas, lai Sātans negūtu uzvaru pār viņiem, jo tās ir durvis uz dvēseli. Jums būs jākļūst par uzticīgu sargu savām acīm, ausīm un visām maņām, ja gribat kontrolēt savu prātu un neļaut tukšām samaitātām domām aptraipīt dvēseli. Tikai žēlstības spēkā var paveikt vēlamo darbu. Sātans un viņa eņģeļi ir aizņemti, radot paralizējošu maņu stāvokli, lai brīdinājumi un rājieni netiktu sadzirdēti, vai arī, ja tie ir sadzirdēti, lai sirds netiktu ietekmēta un neizmainītu dzīvi. Mani brāļi, Dievs aicina jūs kā savus sekotājus staigāt gaismā. Jums ir jābūt modriem. Mūsu vidū ir grēks, un tas netiek uzskatīts par pārāk grēcīgu. Daudzu cilvēku maņas ir notrulinājusi izdabāšana ēstkārai un tuvās attiecības ar grēku. Mums ir jāiet uz priekšu tuvāk debesīm. Sātana stratēģija ir notrulināt maņas. Sātana darbs ir vadīt cilvēkus tā, lai viņi ignorētu Dievu un saistītu un pārņemt prātu, ka viņa domās nav Dieva. Izglītība, ko viņi ir iegūši, ir tāda rakstura, kas aptumšo prātu un aizēno patieso gaismu. Sātans nevēlas, lai cilvēkiem ir zināšanas par Dievu, un viņš ļoti priecājas, ja tam izdodas ar dažādām spēlēm un teatrāliem uzvedumiem notrulināt jauno cilvēku maņas, ka viņi aiziet bojā, lai gan visapkārt spīd gaisma. Sātans nevar ienākt mūsu prātā bez mūsu piekrišanas. Mums vajadzētu atklāt cilvēkiem faktu, ka Dievs ir parūpējies, lai mēs netiktu kārdināti vairāk nekā spējam panest, un ka katrā kārdinājumā viņš ir sagatavojis ceļu izbēgšanai. Ja dzīvojam pilnīgi Dievam, mums nevajadzētu ļaut prātam nodoties sautīgai iztēlei. Ja vien būs kāds veids, kā Sātans var piekļūt mūsu prātam, viņš sēs nezāles un liks tām augt, kamēr tās nomāks bagātīgo ražu. Sātans nekad negūs virsroku pār mūsu domām, vārdiem un darbiem, ja vien brīvprātīgi neatvērsim durvis un neaicināsim viņu ienākt. Tad viņš ienāks un iznīcinot visu labo sēklu, kas ir sēta sirdī, padarīs patiesību neietekmīgu. Aizveriet visas durvis kārdinātājam. Visiem, kuri piesauc Kristus vārdu, ir jābūt modriem, jālūdz un jāsargā dvēseles durvis, jo Sātans strādā, lai samaitātu un iznīcinātu, ja viņam tiks dota vismazākā iespēja. Nav droši domās kavēties pie priekšrocībām, ko varētu iegūt, pakļaujoties Sātana ierosinājumiem. Grēks nozīmē kaunu un negodu katrai dvēselei, kas tajā iesaistās, bet tas atņem redzi un pieviļ, un tas mūs vilinās ar glaimojošu atklāšanos. Ja nostājamies uz Sātana zemes, mēs nevaram būt droši, ka tiksim pasargāti no viņa spēka. Cik tālu tas atkarīgs no mums vajadzētu aizvērt visas durvis, pa kurām kārdinātājs var mums piekļūt. Kurš gan kārdināšanas brīdī var aptvert šausmīgās sekas, kas rodas no viena nepareiza pārsteidzīga soļa? Mūsu vienīgā drošība ir pakļauties Dieva žēlastībai ik brīdi un nezaudēt savu garīgo redzi, lai nesauktu ļaunu par labu un labu par ļaunu. Bez vilcināšanās vai strīdiem mums vajadzētu aizvērt un sargāt dvēseles durvis pret ļaunu.
Ikvienam kristietim vajadzētu pastāvīgi būt sardzē, modri sargājot visas dvēseles durvis, pa kurām sātans varētu tuvoties. Kristietim ir jālūdz pēc dievišķas palīdzības un vienlaikus apņēmīgi jāpretojas katrai tieksmei grēkot. Ar drosmi, ar ticību un neatlaidīgām pūlēm viņš var uzvarēt, bet viņam jāatceras, ka, lai gūtu uzvaru, Kristum ir jāmājo viņā un viņam Kristū. Izvairieties lasīt, skatīties un klausīties ļaunu. Apustulis Pēteris centās mācīt ticīgajiem, cik svarīgi ir atturēt prātu no klejošanas pa aizliegtām tēmām vai enerģijas tērēšanas mazsvarīgiem jautājumiem. Tiem, kuri negrib krist par laupījumu sātana līdzekļiem, ir rūpīgi jāsargā dvēseles durvis. Viņiem ir jāizvairās lasīt, skatīties vai klausīties to, kas ierosina nešķīstas domas. Prāts nedrīkst brīvi kavēties pie ikviena jautājuma, ko var ierosināt ienaidnieks. Sirds ir rūpīgi jāsargā, arī ļaunais ārpusē pamodinās ļauno iekšā un dvēseli klejos tumsā. Ir jādara viss, ko vien varam, lai noliktu sevi un savus bērnus tur, kur mums nebūtu jāskata nekrietnība, kas tiek praktizēta pasaulē. Mums vajadzētu rūpīgi sargāt savu redzi un dzirdi, lai šīs šausmīgās lietas neienāktu mūsu prātos. Kad saņemam dienas avīzi un gribas to paslēpt, lai muļķīgās un jutekliskās lietas tajā neredzētu. Šķiet, ka daudz ko no tā, kas lasāms avīzēs, ir ierosinājis publicēt ienaidnieks. Viss grēcīgais, ko vien var atrast, ir redzams un stāv kails pasaules priekšā. Tiem, kuri grib iegūt gudrību, kas ir no Dieva, ir jākļūst muļķiem šī laikmeta grēcīgajās zināšanās, lai būtu gudri. Viņiem vajadzētu aizvērt acis, lai neredzētu un nemācītos ļaunu. Viņiem vajadzētu aizvērt ausis, lai nedzirdētu to, kas ir ļauns, un neiegūtu zināšanas, kas aptraipīs viņu domu un darbu šķīstumu. Viņiem vajadzētu sargāt savas mēles, lai neizteiktu samaitātus vārdus, un viņu mutē nevarētu atrast vainu. Durvju atvēršana vājina pretošanās spējas. Nepārbaudiet, cik tuvu jūs varat pielaist aizas malai un neiekrist tajā. Izvairieties no katras tuvošanās briesmām. Ar dvēseles interesēm nedrīkst jokot. Jūsu kapitāls ir jūsu raksturs. Sargājiet to kā zelta dārgumu. Morāla šķīstība, pašcieņa, spēks pretoties ir cieši un pastāvīgi jāsargā. Nedrīkst būt nekādu atkāpju no atturības. Viena tuvības parādīšana, viena neapdomība var pakļaut riskam dvēseli, atverot durvis kārdinājumiem, un pretošanās spēks kļūs vājāks. Sātans grib aizēnot nākotnes godību. Sātans pastāvīgi darbojas, lai aizēnotu nākotnes pasaules godību un piesaistītu visu uzmanību šīs zemes lietām. Viņš ir centies visu sakārtot tā, ka mūsu domas, rūpes un darbs būtu stipri saistīts ar laicīgām lietām, un mēs neredzētu un nesaprastu mūžīgās realitātes vērtību. Pasaulē un tās rūpēm ir atvēlēta pārāk liela vieta, bet Jēzum un debesu lietām ir pārāk maza daļa mūsu domās un jūtās. Mums vajadzētu godīgi pildīt visus ikdienas dzīves pienākumus, bet svarīgi ir arī pāri visam izkopt svētas pieķeršanās jūtas mūsu kungam Jēzum Kristum. Debesu eņģeļi mums palīdzēs. Mums vienmēr vajadzētu atcerēties, ka gan labie, gan ļaunie neredzamie aģenti darbojas, lai pārņemtu kontroli pār mūsu prātu. Tie darbojas ar neredzamu, tomēr ietekmīgu spēku. Labie eņģeļi ir kalpojošie gari, kas izplata debesu ietekmi uz sirdi un prātu, kamēr lielais dvēseles ienaidnieks velns un viņa eņģeļi pastāvīgi strādā, lai panāktu mūsu iznīcību. Lai gan mums vajadzētu skaidri apzināties, ka esam pakļauti neredzamu un neredzētu ienaidnieku uzbrukumiem,
Mums jābūt arī drošiem, ka tie nevar mums kaitēt bez mūsu piekrišanas. 67. nodaļa. Vilinoši skati un skaņas. Ap mums ir ļauni skati un skaņas. Šis ir iemesls jums stipri parūpēties par saviem bērniem, kuriem ir jāsastopas ar kārdinājumiem uz katra soļa. Viņiem nav iespējams izvairīties no ļauna biedru sabiedrības. Viņi redzēs skatus, dzirdēs skaņas un būs pakļauti ietekmēm, kas ir demoralizējošas un kas nemanāmi, bet noteikti sabojās sirdi un izkropļos raksturu. Visiem ir jānocietinās pret kārdinājumiem. Kristīgās mājās ir jāuzceļ nocietinājums pret kārdinājumiem. Sātans izmanto visus līdzekļus, lai popularizētu noziegumus un degradējošu ļaunumu. Mēs nevaram staigāt pa pilsētu ielām un neredzēt ar mirgojošiem uzrakstiem par noziegumiem, kas atklāti romānos vai izspēlēti teātros. Prāts tiek audzināts labi pārzināt grēku. Ar zemisko un nekrietno cilvēku rīcību ļaudis iepazīstina dienas laikraksti, un viss, kas var pamodināt kaislības, atklāts aizraujošos stāstos. Daži vecāki ir tik vienaldzīgi un bezrūpīgi un domā, ka nav nekādas nozīmes, vai viņu bērni apmeklē draudzes skolu vai laicīgo skolu. Mēs esam pasaulē, viņi saka, un mēs nevaram no tās izkļūt. Tomēr vecāki, mēs varam paiet pietiekami tālu no pasaules, ja to vēlamies. Mēs varam izvairīties redzēt ļaunumu, kas tik ātri vairojas šajās pēdējās dienās. Mēs varam izvairīties dzirdēt par daudzajiem noziegumiem un netikumīgu rīcību, kas pastāv. Sējiet nelikumību, pļausit noziegumu ražu. Daudzi no mūsdienās populārajiem dienas izdevumiem ir pilni ar sensacionāliem stāstiem, kas audzina mūsu jauniešus ļaunumā un vada viņus pa bojājas ceļu. Tie, kas vēl ir tikai bērni, ir jau veci zināšanās par noziegumiem. Pasakas, ko viņi lasa, mudina viņus uz ļaunu. Viņi izspēlē attēloto rīcību, kamēr tiek pamodināta viņu godkāre, un viņi grib pamēģināt kādu noziegumu viņi var izdarīt un izvairīties no soda. Rosīgajiem bērnu un jauniešu prātiem ainas, kas atklātas iedomātā nākotnes atklāsmē, ir realitāte. Apraksti par revolūcijām un dažādiem notikumiem, kas lauž likuma un pašsavaldīšanās barjeras, savaldzina daudzus. Viņi tiek vadīti izdarīt pat vēl ļaunākus noziegumus, ja iespējams, nekā attēlošie sensacionālie rakstnieki. Šādas ietekmes dēļ sabiedrība kļūst amorāla, plaši tiek izkaisītas nelikumības sēklas. Nevienam nav jābrīdās, ka sekas ir noziegumi. Populāras mūzikas vilinājums. Es jūtos satraukta, redzot visapkārt, cik viegliprātīgi ir jauni vīrieši un sievietes, kas apliecina ticību patiesībai. Šķiet, ka Dievs nav viņu domās. Viņu prāti ir piepildīti ar muļķībām. Viņu sarunas ir tukšas, veltīgas runas. Viņi dedzīgi klausās mūziku, un Sātans zina, kurus orgānus uzbudināt, lai iedvesmotu, saistītu un savaldzinātu prātu tā, ka Kristus kļūst nevēlams. Garīgās dvēseles ilgas pēc dievišķām zināšanām, pēc izaugsmes žēlastībā pazūd. Man rādīja, ka jauniešiem ir jāieņem augstāks stāvoklis un jāpadara Dieva vārds par savu padomdevēju un vadoni. Uz jauniešiem gulstas svinīga atbildība, pret kuru viņi izturas viegliprātīgi. Mūzikas ienākšana mājās tā vietā, lai pamudinātu uz svētumu un garīgumu, ir kļuvusi par līdzekli, lai novērstu prātu no patiesības. Viegliprātīga mūzika un populārie mūzikas ieraksti šķiet atbilst viņu gaumei. Mūzikas instrumenti ir paņēmuši laiku, ko vajadzēja pavadīt lūkšanās. Mūzika, ja tā netiek ļaunprātīgi izmantot, ir liela svētība, bet ja to izmanto nepareizi, ir šausmīgs lāsts. Tā uzbudina, bet nepiešķir to spēku un drosmi, ko kristietis var atrast tikai pie žēlstības troņa, pazemīgi nesot savas vajadzības un ar asarām izlūdzoties debesu spēku, lai būtu stiprināts pret ļaunā spēcīgajiem kārdinājumiem.
Sātans vada jauniešus gūstā. Ak, ko es varu teikt, lai salauztu šo apmātības spēku? Viņš ir prasmīgs savaldzinātājs, vilinot viņus pretī bojājai. Nešķīstas domas vada pie nešķīstiem darbiem. Šis ir laikmets, kad visur valda samaitātība, atskārība un samaitātas kaislības tiek pamodinātas ar skatīšanos un lasīšanu. Sirdi samaitā iztēle. Prāts atrod prieku, pārdomājot ainas, kas modina zemākās kaislības. Šie ļaunie attēli, kas tiek skatīti ar samaitātu iztēli, sabojā morāli un sagatavo nomaldinātās, savaldzinātās būtnes, ļaut valdīt iekāras pilnām kaislībām. Tad seko grēks un noziegumi, kas pazemina būtnes, kuras veidotas pēc dieva līdzības, līdz dzīvnieku līmenim, beigās nogremdējot viņus bojājā. Es neskatīšos neko, kas ir ļauns. Vecākiem nepārtraukti vajadzētu būt modriem, lai bērni nepazustu dievam. Dāvida svinīgajam solījumam, kas uzrakstīts 101. psalmā, vajadzētu būt visu solījumam, uz ko gulstas atbildība sargāt mājas ietekmes. Dziesmnieks paziņo: es neņemšos acu priekšā nekādu nelietību. Atkritēju darbus es nīstu, tie nelips pie manis. Viltus būs nost no manis, es ļaunuma nepazīšu. Kas apmēļo slepus savu kaimiņu, tādus izdeldēšu. Kas nicīgi skatās un augstprātīgs, to es necietīšu. Manas acis skatīs šīs zemes uzticamos, ka tie var vājot ar mani. Kas dzīvo krietni, lai man kalpo. Viltnieks nemitīs manā namā, melkulis nepaliks manu acu priekšā. 101. psalmā 3-7. Pasaki stingri, es nepavadīšu dārgos mirkļus lasot to, kas man nenāks par labu un kas tikai padarīs mani nederīgu kalpošanai citiem. Es ziedošu savu laiku un savas domas, lai kļūtu derīgs kalpošanai dievam. Es aizvēršu savas acis pret nenozīmīgām un grēcīgām lietām. Manas ausis pieder kungam, un es neklausīšos viltīgajā ienaidnieka spriedumā. Mana balss nekādā veidā netiks pakļauta gribai, kas neatrodas Dieva gara ietekmē. Mans ķermenis ir svētā gara templis, un visiem manas būtnes spēkiem ir jātiek veltītiem vērtīgām nodarbēm.